Čau visiem! Šodien 15. augusts 23. gada. Šodienas video jums parādīšu, kāds izskatās virsis, kā ievācam un īsumā kādos nolūkos lietojam. Kā jau zem ierasts, zem video būs lasāms arī īs apraksts. Sila virs, jeb parastais virs, ir Latvijā diezgan bieži sastopams augs priežu silos, kā arī sastopams arī purvainās augsnēs, purvainās vietās. Tā kā augs aug nabadzīgā augsnē, mīl skābu vidi. Ziedēšanas laiks ir parasti no jūlija beigām līdz pat augusta beigām vai pat septembra sākumam, bet pamatā ziedēšanas kulminācija ir augusta pirmā puse. Virs ir krūmveida augs. Ziediņu krāsas toņi varbūt plašā krāsas spektrā, bet pamatā viņi kaut kādi violēti, gan koši, gan tumši, gan bāli. Retāk ziediņi ir balti, bet pamatā kaut kāda violētā tonī. Ievācam viršu ziedēšanas laikā ziedošās galotnītes. Iedara tā, ka nogriežu ar šķērēm, tā kā frizēju viņas smukāk šitos te pudurīši, tā kā ņemu griežu nost. Tīri tā kā frizieris. Afrizēja viršu ziedošās galotnītes. Augu diezgan plaši izmanto tautas medicīnā, pamatā uroloģiskām kaitēm un nierēm, urīnceļiem. Augam piemīt diurētiski iedarbība, pretiekaisuma, drusku nomierinoša. Būtiski atzīmēt, ka virsis izvada no organisma lieko urīnskābi, kas ir ļoti, ļoti būtisks cilvēkiem, kas cieš no podagras. Virs lieto arī kuņģa kaitēm, tā kā augam piemīt antiseptis, antibakteriāls īpašības, viņu var lietot arī mudsdogumu skalošanai, kompresītēm, vannām. Tā kā augam ir gana plaši pielietojums. Kā jau ierasts, zem video būs arī īs apraksts. Šobrīd ir īstais laiks ievākt viršus. Ja ir iespēja doties dabā, savukārt, ja nav, kā jau ierasts, varēs iegādāties pie mums. Ja video bija noderīgs, uzzinājāt kaut ko jaunu, spiediet patīk un abonējiet šo YouTube kanālu. Čau, uz tikšanos kādā no nākamajiem video.